Jo visiem, mans vārds ir Jevgenis Ronis, un šodien mēs filmēsim reaktu videoklipu. Uz ko mēs reakcionēsim? Uz Lija Sorka. Tā ir Superaņa, tas laikam ir ķīniešu nosaukums. Nav īsti skaidrs, kas tas ir. Ko mēs skatīsimies? Mēs skatīsimies šo videoklipu, viņš tāds dīvains. Skatāmies viņu veltījums faniem, davai. Mīdvīt... Kas Visiem ar jums Superaņa, vai arī šajā kanālā Anka Play. Sveiki! Šis video iespējams nebūs ilgs, tāpēc, ka es biju plānojusi šo videoklipu veltīt diviem vislabākajiem faniem, kuri... Vislabākajiem faniem? Tev ir tikai 2 fani un tu viņiem velti videoklipu. Tas ir par daudz laika izšķiešana. Atbalsta visvairāk no pilnīgi visiem. Tevi neviens neatbalsta. Un lai jūs zinātu, lūdzu... Bet man nekas nav jāzina, es visu jau zinu. Rakstiet zem šī video gan spokos, gan arī... Es godīgi pasaku, es neko tur nerakstīšu. Es netērēšu savu laiku tādā muļķībā. Savus telefona numurus. Protams, apakšā telefona numuru tu čukiesi. Man vajag te, lai man visādi čigani zvana. Nē, man to nevajag. Es jūs pievienošu, piedodiet, es jūs pievienošu tātad WhatsApp grupā. Jā, tas kaut kā pārāk jau. WhatsApp grupā. Es pasaku, es tajā WhatsApp grupā biju. Man ir Superaņas numurs. Es jums viņu varu iedot, ja jums baigi vajag. Uzrakstat zem video, ka jums vajag Superaņas numuru. Es jums viņu iedošu, man nav problēmas. Man ir speciāla fanu grupa izveidota, tā kā, jā, lūdzu tiešām. Es šaubos, vai tajā grupā ir fani. Viņā nav fani, viņā ir tikai heiteri, kuri ir fani, ķipa, ir, nu nav. Rakstiet savus komentāros, savus telefonu numurus, jā. Kas notiks, ja es tur neuzrakstīšu savu telefonu numuru, es uzrakstīšu savu pasta numuru, tas arī derēs? To tu neteici. Tu teici, ka var rakstīt telefona numurus, bet neteici, ka nevar rakstīt pasta numurus. Es uzrakstīšu savu mājas numuru. Tātad mēs savāksim manu, tādu teikt, armiju, lai varētu čatot WhatsAppā, savāksim numurus, varēsim čatot, visu zināt, jūs varēsiet... Tu nekad neko neuzzināsi. Tu uzzināsi tikai to, ko tev vajag, bet nevis to, ko citiem vajag. Un man ir vēl viens jautājums. Kāpēc tur ir tas melnais aplits? Viņš ir tāds speciāli uzlikts, tādā īpaša montaža, vai tu vienkārši iebāzi pudelē telefonu un pa korķi filmēji? Mēs sazināsimies. Es savākšu visus numurus, kas tiks rakstīti zem videoklipiem. Iekšu WhatsAppā, jūs visus grupā, tur jau ir daļa, bet... Paga. Es tā īsti tikko nesapratu, es pati no atpakaļ. Sākšu visus numurus, kas tiks rakstīti zem videoklipiem. Iekšu WhatsAppā, jūs visus grupā. Kāpēc tur ir miskaste ar izdzertu Pepsi? Un kāpēc tur ir miskaste? Kas tas tāds ir? Bet jūs man arī esat vajadzīgi pārējie, un jā, protams... Es saprotu, ka mēs tev esam vajadzīgi, bet tu mums neesi vajadzīga, tur ir tas prīkols. Jūs zināsiet tajā grupā visu par maniem nākamajiem videoklipiem, visus jaunumus, varēsiet kaut ko arī ieteikt, un jā... Jaunums, videoklipu nebūs. Tātad... Paldies, ka skatījāties šo mini videoklipu. Es teikšu, viņš ir tāds mini, 3 minūtes un 40 sekundes, un es esmu noskatījies tikai 2 minūtes. Lūdzu, like, ja, komentējiet. Tu aizmirsi. Un abonējiet. Tā kā pats galvenais, ko es vēl gribēju pateikt, es esmu nereāli pateicīga visiem faniem, bet visvairāk es esmu pateicīga Kalenam un... Kas tu bija? Agurs, jā. Aguram.
Kā tu vari būt pateicīga, ja tu pat neatceries viņu vārdus? Kā tu vari neatcerēties Aguru? Tas taču ir viegli atcerēties. Es pat atceros Agurus. Viņiem Mūsu blokiem .lv. Jā, viņiem es esmu nereāli stipri pateicīga. Paldies, ka jūs mani atbalstat, puiši. No visas sirds jums saku paldies. Būtu forši, ja jūs dzīvotu Rīgā, jo tad mēs uztaisītu kopīgus selfijus. Un jā, tā kā, ja jūs esat... Tu nekad neesi iedomājusies pateikt nevis un jā, bet un nē. Tas taču skanētu daudz labāk un oriģinālāk. Piemēram, tagad tu to vairāk nevarēsi teikt, jo es teikšu un nē, un jūs, tā muldēšu vienkārši. Draugos, puiši un meitenes visi, pilnīgi visi, kas man tagad skatās. Ja jūs esat draugos, tātad lūdzu aiciniet mani. Anna Potapalova. Anna Potapalova, man liekas, Aņa bija saīsinājums krievu vārdam Anastasija. Tad kāpēc Anna? Kur ir tava loģika? Vienkārši jauns profils, jo to veco diemžēl uzlausam, jā. Kādam taunim ir jābūt, lai laustu tavu profilu? Kāpēc tas ģimis ir tik stulbs? Ej, tu nost. Jā, es gaidīšu. Paldies reāli vēlreiz visiem. Lūdzu, bet nav jāpasakās, jo es neko neesmu izdarījis. Es arī neko netaisos darīt. Un šitos viestu es vairāk nevaru skatīties. Karoču, paldies, ka skaties. Spied like, subscribe un davai.